Lai skolēniem skaidrotu, kāpēc svarīgi rūpēties par augu veselību, speciālisti no Valsts augu aizsardzības dienesta kampaņas Augu veselība dzīvībai ietvaros viesojas Latvijas skolās. Pirmā pieturvieta – Dobeles valsts ģimnāzija. Mūsu mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar mūsu darbu, ar to, kad ir jāpievērš uzmanība sev apkārt, jāskatās, kas notiek ar dabu, kas notiek ar augiem, ko mēs varam darīt lietas labā, lai mēs pasargātu savus augus un līdz ar to arī sevi no kaitīgiem organismiem, no kaut kāda postoša rezultāta. Man tev ir stāsts un tici man, ka tas nav nesvarīgi. Es tev gribu šo to pastāstīt par augu veselību. Tas ir svarīgi, lai viņiem būtu interesanti. Jā. Viens ir tas, kas mums ir taps sadarbībā ar Edgaru Bāliņu, tā ir rēpa ciestma un tas ir interaktīvais video. Un arī mēs esam paņēmuši no savas laboratorijas dažādus uzskatus materiālus, esam paņēmuši dažādas sēklas, mācām jauniešiem atpazīt sēklas, izgatavojuši puzles, kur ir dažādi kaitīgi organismi. Tādā veidā liekot puzles, mēs iemācāmies, mēs atpazīsimies un atcerēsimies, ja, vai arī skatoties uz šiem maketiem, pētot viņus, jo viņi principā ir kaitēkļu, precīzas kopijas. Tas ir viņu programmai, ko viņiem jāapgūst bioloģijā, tas ir liels atspējas. Viņi arī iegūst vairāk informāciju attiecīgi, kas notiek Latvijā. Lai atgādinātu, cik svarīgi ir pasargāt Latviju no bīstama augu slimību un kaitēkļu ievazāšanas un izplatības, skolā viesojās arī augu veselības kampaņas simbols – zaļais mošķis pestīs. Šis visiem saprotam. Visi zina, dārzā ir redzējuši, ja, tas ir kartupeļlabrauzes vai kolorādo vabola. Bet šis ir kaut kas cits. Ja. Šis ir parastais kaitēklis, kurš ir katrā, diezgan daudz izplatīts, ka katrā dārzā ir sastopams mazdārziņā pie vecās mammas. Bet šis vēl Latvijā nav. Un, ja viņš atnāk, viņš ierodās šeit, nejauši ceļojot vai tirzniecības ceļā, tād viņš var nodalīt ļoti lielu postījumu Latvijas mežiem, jo tas ir koksnegrauzes Āzijas sūsainis, ja, kas apdraud lapu kokus. Āzijā dabīgajā vidē viņam ir dabīgi ienaidnieki, atnākoši šeit uz Latviju vai kādu citu no Eiropas valstīm, viņam šie dabīgi ienaidnieki nav, viņš jūtās ļoti brīvi, viņam šeit patīk, viņam ir daudz lapu koki, un viņš var izdarīt milzīgas postījumus, milzīgas postu darbus, ir pieredze Somijā ar šo Āzijas sūsaini. Tīpaši mums tuvumā ir Tērvetes mežs, kurā ir daudz visādi kukaiņi, kas izposta mežu, un tas ir ļoti nozīmīgi, lai neievestu visādus kaitēkļus. Pestīs, jā, un viņš tāds ļoti aktīvs, ļoti smieklīgs. Tad arī man ļoti patīk, ka kur vajadzēja atpazīt sēklas, kur ir sēkla, piemēram, tur no kukurūzas ir popkorns. Es uzzināju par agronomiju daudz ko, ka tur visādas iespējas var iet uz lauku darīt, visādas vēl biologi stāstīja, kad sēklu paraugus, visu tam līdzīgi. Baigi labi ir. Ar skolēniem tikās arī Latvijas agronomu biedrības pārstāve. Šodien mērķis ir popularizēt augu veselību, un mans personīgais mērķis bija bērnus kaut nedaudz iedvesmot kļūt par agronomiem. Manuprāt, kad agronomi trūkst, ir tāds agronomu trūkums. Man liekas, ka tā ir tāda sfēra, kur jaunieši var nebaidīties mācīties, jo viņiem darbs būs vienmēr. Par agronomiem savā mūžā es nezinu, vai man ir kāds beidzis. Parasti aiziet vai nu uz biologiem, vai uz mediķiem katru gadu iztur konkursu. Es domāju, ka te var būt daudz, un es arī skatos uz jaunajiem 10. kas arī ir uzticīgi bioloģijai, un ka viņiem šī agronome deva tādu iespēju tam, ka vajadzētu arī studēt un mēģināt. Valsts augu aizsardzības dienests viesosies vēl arī citās Latvijas skolās. Kampaņa Augu veselība dzīvībai notiek 22 Eiropas valstīs, un kampaņas tīmekļa vietnē apkopota informācija par to, kā mēs katrs varam aizsargāt augu veselību. Saudzēsim sevi, saudzēsim dabu, un viss mums izdosies.